šomēnes kaut kā daudz autovadītāji sakriņķējušies par ceļu kaisīšanu, avārijas esot un tā, taču vienā no traģiskākajiem šī mēneša negadījumiem pat uz Jelgavas šoseis bojā gāja gājēji. Ko ar tiem gājiem darīt? Viņi kā gāja tam ceļam pāri, tā arī noteikti tiesa, bet kaut ko mēs viņam varētu iemācīt. Un tāpēc mūsu šīs dienas eksperiments. Lai noskaidrotu, kā tur īsti ir un ko varētu līdzēt, veiksim kādu eksperimentu. Tad atradām vietu, kur ir sauss asfalts, tā kā vasarā. Un nomērījām attālumu, tā kā ceļa platums, 14 metri, apmēram tā kā Tallinas šosei. Un liksim mundram, veselīgam skolniekam noskiet 14 metrus pa sausu asfaltu un pēc tam pa ledu. Uzmanību, gatavību, start! Un tā 14 metri tiek noskrieti ar startu no vietas 3,5 sekundēs. Un tagad otrais mērījums. Tie paši 14 metri, bet šoreiz pa pliku ledu. Aiziet! Uzmanību, gatavību, start! Šitā gan mums laikam nekas nesanāks. Ar krišanu nekāds laika mērīšana nebūs. Nāksies mēģināt vēlreiz. Uzmanību, gatavību, start! Un tā rezultāts skrienot pa pliku ledu pāri ceļam 14 metrus, laika ziņā ir 5,5 sekundes. Kāds varbūt tagad teiks, un tad 5,5 sekundes un 3,5 sekundes ir tikai 2 sekundu starpība. Bet es mums mīlīši gribētu atgādināt pavisam vienkāršu fizikas likumu. Mašīna tātad 50 km/h nobrauc 1 sekundē 14 metrus un braucot 90 km/h 1 sekundē 25 metrus. Tātad, ja jūs skrienot pāri slidenam ceļam, kļūdīsieties attālumā līdz mašīnai pa dažiem metriem, jūs varat pamatīgi nobraukt. Tā kā lūdzu atgādiniet visiem saviem radiem un omēm un opīšiem, kas nu mēdz skriet pāri ceļam, kur pagadās, ka viņiem ziemā līdz mašīnai atstāja stipri lielāks gabals. Atcerieties, mašīna 1 sekundē 25 metri pie 90 km/h un 14 metri pilsētā. Un jums jāskrien pāri ceļam diezgan ilgi.